Labdien, Rika Brain! Daudz laimes dzimšanas dienā! Mani sauc Kristīna Blauva, es dzīvoju Īrijā, Korkā 2 gadus, un šajā laikā esmu varējis apmeklēt Rika Brain seansus 4 reizes. Pāris gadus atpakaļ es izlecu ar izpletni, tika izrauti kakla skriemeļi, man bija 2-3 slēkmes, kuras zaudēju, spēju redzēt un runāt. Paralēli es biju joprojām studijās un savas karjeras veidošanā. Liktenīgs izpletni lēciens un smagi 5 gadi, kur tehniski viss tika sakārtots, ielikt kaulu vietā un pārbaudīts viss analīzes, viss strādā, viss ir ok, bet strādājot ar cilvēkiem, cenšoties veidot karjeru, cenšoties veidot to pēc labākās sirdsapziņas un ar pilnu atbildības sajūtu, spriedze auga. Es kategoriski nodalīju šo problēmu no manas ikdienas, līdz ar to man iekšējā spriedze aug vēl vairāk, jo iesaistīti manā darbā cilvēki, neviens to nejūt, neviens to neredzēja, draugi to neredzēja. Vienīgais, kas notiek, ir tavā galvā, tava dzīve, kā tu redz viņu, tu sāc baidīties, ka tu vari nepareizi uzrakstīt atbildi saviem draugiem, pat parastākajā e-pastā, parastākā pamošanās no rīta ir problēma, un es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš ir jutis kādu depresiju, tādu noskaņu, saprot, ko nozīmē, ka tu esi jau tik tālu, ka tu esi 4 melnās sienās ar savām 4 domām, un tu netiec ar to galā. Un visparastākās lietas ikdienas liekas tik šausmīgi lielas un neizdarāmas. Jāsaka tā, ka Rika Brain bija, manuprāt, viens no nozīmīgākajiem pagriezieniem visā šajā garajā stāstā manā dzīvē, un paldies par to, jo Rika Brain seansi, vide, attieksme, kvalitāte, drošības sajūta ir tik maiga, ka tavs pēdējais iekšējais spēks, kas ir mums katram, un ticiet man, ir mums katram un vienmēr būs tas atslēgas punkts, kas tev vedīs ārā no visas šī iedomātā sliktā stāvokļa. Respektīvi, tas man deva tādu kaut kādu Rika Brain, šī vide, šī mierīgā un pozitīvā vide bija tāds kā pēdējais rokas sniedziens manai situācijai. Pēc pirmā seansa, teiksim tā, tīri tehniski cilvēkiem, kuri vēlās saprast, vai šī tāda smalkā rīcība, vai es nezinu, kā to nosaukt, seansa vai darbība ar Rika Brain vispār kaut ko var tehniski palīdzēt, jo, tu nejūti kā rezultātu, viņa palīdz. Pirmais, ko tu jūti, ir, tu izej ārā no seansa un tu jūti, ka tev organisms prasa cert, tev organisms prasa produkts, ko Pēters bija minējis, un ja tu pievērš tam uzmanību kaut mazliet, ir ļoti liela atšķirības starp iepriekšējo dienu un to dienu pēc seansa. Un ja organisms prasa, līdz ar to fiziski notiek procesi organismā, un tev nav kam neticēt. Pēc pirmajiem seansiem noteikti pirmais, ko gribēju darīt, ieteikt saviem draugiem, kuriem bijuši kaut kāds varbūt autokatastrofa, traumas un grūtības sadzīvot ar sevi, atrast sevi vai kaut kādas putra galvā vai vienkārši nāciet un to dariet. Tas ir tā vērts. Un domājiet līdzi, kad jūs to dariet un strādājiet ar sevi un ticiet man, lielāko daļu Rika Brain seansu palīdzēs jums kā palīdzīga roka 100%. Tas, ka daudz cilvēku saka, ka tu jūties priecīgs un laimīgs pēc Rika Brain seansiem, tas ir fakts, un es domāju, tas ir tāds dzīvības eliksīrs. Tas dod vēl papildus tādu drošību un vēlmi darīt lietas, un tas ir tas enerģijas avots, darīt un pašam cīnīties līdzi ar to Rika Brain seansu. Jo, manuprāt, noslēpums nav, kad, teiksim tā, tev ir jāgrib, tas ir visās problēmās, manuprāt, izejas sākuma punkts, tev ir jāgrib pašam tikt ārā. Un no kaut kāda sastinguma punkta tā sajūta, ka tu spēj un ka tev ir kaut kāds rezultāts, tas tev dod vairāk enerģiju un gribēšanu tikt ārā. Tad, lūk,
Riga Brain šis laimes eliksīrs vai kaut kāds tāds, nezinu, kas tur ir apakšā, tas tev dod pamatīgu spērienu un gribēšanu darīt vairāk, un rezultātu tu iegūsti, ejot roku rokā ar Riga Brain. Tu pārdomā lietas un tu pāranalizē viņas, un tu saproti, ka tu vienkārši ir ok, un tu ej uz to. Un nav nekāda mīnus, nav nekāda neloģisku kaut kādu viedokļu par palīdzēšanu smadzenēm ražot tos pašus laimes, varbūt neirons vai vienkārši kaut kāds tāds veselīgs neirons, ko tu pats īstenībā ikdienā dzīvē var atražot ilgi un dikti strādājot, tad, lūk, šeit tu vienkārši sēdi un tev vienkārši cilvēks to iedod īsākā laikā, kas ir būtībā paldies, ka tā var notikt, jo, tev atliek daudz vairāk laika dzīvot laimīgu dzīvi. Šodienā man ir prieks dzīvot, man ir prieks atrast iemeslus, kas man dod spēku dzīvot, gribēt, priecāties par lietām, jauns hobijs, daudz lietas mainījušās. Es labprātāk skatos ar lielāku prieku uz ikdienu un redzu savu nākotni gaišāku un tas dod katru dienu kaut kādu spēku tālāk, radīt vēl lielākas lietas, tu esi pozitīvāks, tu tik līdz esi pozitīvs, tā cilvēka apkārt tev ir pozitīvāki, tās lietas, kas tev palikušas bagāžā neskārtotas, varbūt no tā laika posma, kad bija problēmas, tās liekas ok, pa solītim, un arī šis fakts, ka tu risinās lietas pa solītim, manā gadījumā tas ir pilnīgi kaut kas jauns, jo vienmēr gribējies tā, ka visu tā uzreiz sakārtot labi un pa lielu un tā. Bet pa solītim tas ir pareizākais ceļš. Un man paldies par to Riga Brain, ka tādas lietas nāk prātā un tāda risinājuma pats par sevi tas notiek. Un ko lai es saku? Es nezinu, tas ir vienkārši brīnums, ka tāds liktenis man bija, kad es līdz viņiem tiku. Un es ar lielāko prieku ieteiktu jebkuram, kur ir kāds mirklis dzīvē, varbūt grūtums vienkārši nākt un pamēģināt, un par sliktu tas nebūs. Un ja jūs neko nedarat, tad arī nekas nenotiks. Tā kā daudz laimes dzimšanas dienā Riga Brain, un liels paldies par visu, ko esat darījuši manā lapā. Un lai Dievs dod, kad arī citiem tas palīdzētu.